Pavāršaus ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze e lettoni. Mua! Na. Buongiorno, labdien, skatītāji. Nu ko, šodien trešdienā vispār šodien mums ir svētku diena. Jūs turīt redzēsiet viesu, saprotīsiet, ka šodien būs ļoti jautri. Tā kā zvaniet visas kaimiņienes, visas tantes Giovannas, kas jums ir blakus, visas draudzenes, draugi, ienaidnieki pat zvaniet, jo būs ļoti, ļoti jātri. Šodien kopā ar mani ir Kašer. Buongiorno! Buongiorno! Uzreiz jau jāšitā te virsū kritīja. Jūs saprātat, divi strēlnieki vienā virtuvē šodien vispār uzurā. Strēlnieku laukums būs šodien. Kā iet? Ļoti labi šito te mēs noliekam. Bet kāpēc 3 caurumi? Rekur pārveidot. English? Ok. Čau, kā iet? Čau. Ļoti labi iet vispār forši tāda priecīga saulaina diena šodien. Jūs zinājāt, ka Kašer ir ļoti labs pavārs? Viņš pats to nezināja. Viņš atklāja nesen un šodien atklās arī mums. Jo šodien tu atnāci ar tādām receptēm, par kurām mana mamma būs ļoti priecīga. Tu zini vispār, kāds ir stāsts šajā, kāpēc esmu šeit, kāpēc ir šī virtuvē? Pastāstī man tā, savas vārds. Un tā galvenais arī, kur mēs redzam, kāpēc tu tā dari? Iepazinos ar tavu mammu, jā, tēti. Tad mēs tas, ko mēs šodien daram, es pastāstīju. Tas ir mīļākais, tas nav. Mīļākais, tas, ko es šodien pastāstīšu par tādām receptēm, kas viņiem varētu noderēt. Tādas ātras, foršas un tā kā manā mamma. Garšīgas, tā kā tev mamma. Jā, garšīga un forša. Jā, ko tu šodien taisīsi, Kašerīt? Man būs 2 ēdieni. Viens ēdiens būs tāds uķi-puķi, tāds ar dāmu pirkstiņiem, rekur tāds ļoti garšīgs un viegli pagatavojams. Tas būs dāmu pirkstiņi ir latviski sauc šodien? Dāmu pirkstiņi. Kāpēc dāmu pirkstiņi? Viņi tik respi? Ne jau respi. Redzat, cukuriņu pārklāt un tādi. Ok, jā. Pagaršot arī ļoti garšīgi. Jā, viņi garšo labi. Tur ir dabūšana no akšas, es zinu. Jā, dāmu. Cik tā... Mēs izmantosim ļoti daudz tos pirkstiņus, jā? Daudz pirkstiņus būs latviešu zemenes. Paskaties, pasmaržo. Tas ir no tavas puses, no tālsiem, vai ne? Jā, pirmā raža. No Kurzemes laukiem. Jā, Kurzemes laukiem. Tas, ko mēs izmantosim, būs šis te mascarpones krēms. Ideāli, es viņu mīlu. Mēs taisīsim tiramisu, bet tādā ātri pagatavojumu ar zemenītēm. Jūs dzirdējāt, būs tiramisu, kas ir itāļu vārds. Zini, ko nozīmē tiramisu itāļu valodā? Labi, pastāst. Jā. Es daudz runāju, tu jau zini. Tiramisu nozīmē paceļ man augšā. Jo tiramisu tika izdomāts, tas tiešām tas ir nopietni, tika izdomāts 1800 gadsimta, ja? Kad bija pirmie bordeļi parādījušies. Pieraksti, tas arī ļoti interesants. Un tad, lai meitenes iedevā tiramisu klientiem, lai viņiem būtu izturība lielākā. Rekur tie dāmu pirkstiņi arī, vai ne? Saprotiet, mīļās dāmas, jūs varat mājās to taisīt, un jūs būsiet priecīgākas. Labi. Un tas ir pirmais, un otrais, ko es taisīšu, būs tāds... Vispār ļoti garšo persiku, un persika būs kopā ar gorgonzolas sieru, bet tāda īpaši apcepta ar medu un pistācijām. Tas arī, ja pirmais tāds uķi-puķi ēdiens ar dāmu pirkstiņiem un tāds baigs saldais, tad otrs būs tāds persika, traknājs, rekur siers un tāds, tāda. Tāda satīgs, tāds apmierinošs, jā, tā kā tev krit mute, jā. Ideāli. Jūs paņēmat lapiņas. Jūs paņēmat pilspalvas, jūs paņēmat telefonus un varbūt filmēt uz mums malacīs. Ja jūs to nedariet, jūs varat to pēc tam skatīties Facebook lapā, labs ēdienas labiem draugiem, šodien ar labo draugu Kašeri. Un būs visas receptes, jums ir jautājumi, jums ir padomi, rakstiet Facebookā. Vai jūs varat to pēc tam zvanīt otrā raidījumā laikā un pateikt, kā jums iet, ko jūs darāt. Zvana no visas Latvijas. Jā, droši. No Valgas. Līdz, es nezinu, Rojai, Ape, visas robežas. Meitene, man zvana viena meitene no meitenes. Ideāli. Sākam. Labi, ar ko mēs sākam tagad? Es nezinu, tu esi pavārs, manas rokas ir, šodien te būs 4 rokas.
Tā. Indiešu stīlā Es aiziešu pakaļ spikerītim, es te tā bišķiņu apmūziju. Jo, zin kā, es pateikšu godīgi, es mājās neesmu beigais gatavotājs, bet... Spikeri, protams, ka vajag. Bet tas ir tikai tā, ka tur tā maliņā stāv. Ok. Tā, jānomazgā pirms rokas, vai ne? Jā, un te ir rulete pēc tam, jā? Rulete, tā. Tad mēs šodien, mīļie draugi, rullēsim. Tas točnā ir, jo mēs taisīsim gan tiramisu. Mamma, tu zini, ka tiramisu... Mamma, lo sai che il tiramisu è una ricetta italiana. Itāļi zina, taču tiramisu nāk no Itālijas. Šodien taisīsim tādu tiramisu, kas varētu būt Ital-Baltic, vai ne, tiramisu? Ital-Latvijā tiramisu. Jo tomēr mums ir kurzemes ar raksturu tas zemenes. Jo tas ir kurzemnieki, jūs tad iesat, vai ne, ar raksturu? Jā. Man tev jautājums ir, tu gribēsi tā baigi paēst, vai tu gribēsi, kurā mēs no šitiem traukajiem tā ritīgi paēst? Es gribu riktīgi. Tā kārtīgi, jā? Mēs man uzdot tādus metaforiskus jautājumus. Tu zini, ka es ēdu ļoti daudz. Klausies, Kaša. Jā. Es saprotu, tu mājās gatavo ēst. Vai kā ir ar gatavu? Nu, ir tā, ka man nav laiks, es laiku skrienu. Es zinu, ka tu arī visu laiku kaut kur skrien. Es laiku tu esi tādā ritenī. Mēs skrienam. Bet tad, kad man ir laiks gatavot, tad es gatavoju vienmēr sanāk ļoti labi. It kā man draugi saka, kad ir ļoti labi, bet... Tev ir kādā mīļā recepte, ko tu parasti gatavo draugiem? Man ir tāda zaļā zirnīša biezupa. Es zinu, ka... Sentiņa, Reģina Devite atnāca un taisa. Jā. Ļoti garšīgā. Mēs varam trietā satikties, es varu to pagaršot abas divas un pateikt, kur ir labāk. Man būs labāk. Šodien būs tiramisu un gorgonzolu. Tā, es tev rekur dodu divus... 8. Tā. Tas, ko tu dari, kur tev ir 2 dāmu pirkstiņi, man ir 2 dāmu pirkstiņi. Tas, ko mēs tagad darām, mums viņi tikai ir ar rokām jāsaplēš un jāieliek šitā apakšā. Mazas drupačkas, jā? Tādās, jā, viduvējās, kādās vien grib tādu. Stipri viņi. Jums ir ļoti stingri pirkstiņi, mīļās dāmas, jā? Nu tā. Nu parāds, tā tur, tur tāda kaģibrība. Tā riktīgi, es bieži par tiem pirkstiņiem, tā riktīgi dod vaļā. Tātad šīs receptes būs recepšu grāmata, kuras uzdevināšu savam mammai Sardīnijā. Es jau sarunāju mikroautobusiņu, kas no centrālā, nav tā autostas, perons numurs 7. Un 22. septembrī mēs brauksim uz Sardīniju. Tu esi viens no mums, vai ne? Arī gatavs, jā. Jā, jo tur mums ir paredzēts arī koncerts, tur brauciena laikā. Un mēs esam, kad ir 104 cilvēki pagaidām, jo arī tante Giovanna tur pieteicas, brauksim visi uz Sardīņu un taisīsim tādus svētkus, ka vispār. Tu jau visu izdarīji? Zini kā, man liekas, ka tur tev vajadzēs 1,5, jo mums tur visādākās kārtās būs jātaisa. Ok, dari. Tad otra lieta ir, tur sarīvē, otra lieta ir jānomazgā zemenes, ja es ātri te tā. Tā liekas. Varbūt, ka es taisu vienkārši, labi, jā, nekas būs, jā. Tā. Labi, ja vajadzēs, man ir vēl pirkstiņi, jā? Jā, tagad mēs paņemam zemenes, un tādās zemenes ir tādās 4 daļās, hop, jāsagriež. Tā, ļoti labi, paldies. Lūdzu. Bez lapiņām, protams. Tā. Jā. Tā, redzēši, tā forši. Un tu viņas tās sagriež. Ok, tad zemenes jums ir malacīši. Paņemat zemenes uz 4 daļām, damu pirkstiņi i savoiardi. To li volere savoiardi. Savoiardi. Tu jau runā itāliski, es atceros to, Es zinu vienu teikumu, ko es iemācījos Itālijā, kas bija... Rupš? Nē, nav rupš. Vajag žēl. Tā. To ir occhi sono come l'oceano. Come l'oceano. L'oceano. Ir kaut kā pareizes. Jā. Ko tas nozīmē? Tas acis ir kā dziļi okeāna? Jā, tavas acis ir kā okeāns. Jā. Tu vari šovakar pateikt savā meitenī, piemēram, savā draudzenē, kamēr tu viņa, servēsi, jā, iedosi savam pašam tiramisu, tu vari pateikt, I tuoi occhi sono come oceano. Bet ja viņa ir brunas acis, tu neko darīt. Tā neko, brunais okeāns. Brunais okeāns. Tā, tas, kas ir nākamais, tā, man vajag kaut kādu podiņu. Nē, podiņu nē, bet... Štāds te. Kā šeit, pastāstīja man par sastāvdaļām. Tātad. Dāmu pirkstiņi, zemenes, šis te maskarpones krēm mēs tūlītām uztaisīsim. Cik daudz zemenes vajadzēja? Tu skaties pa tādām kārtām, redzi, lai tā smuki ir tā ting, ting. Tad būs nākamā kārta ar to krēmu. Jā. Tad bišķiņ zemenīts. Jā, mums tu bišķi pa daudz, bet neko.
Daudz, Kā jūs pēc sajūtām tā teikt? Ja jums garšo zemenes, tad lieciet vairāk zemenes. Jā, dām pirkstiņi garšo. Ja jums pirkstiņi, lieciet vairāk tos pirkstiņus. Ja jūs esat uz dietas, nelieciet nekā tukšā glāze. Tā. Kā ar to? Vajadzēs likt kādā bļona? Man vajadzēs viņu tā žim sataisīt tā. Jā. Zini. Ulmeņa laika karots ar tī, jā. Vai ne? Tas ir vēsturiski. Tā taču vai ne, jā, tieši no Ulmaņa laika. Kā tu zini? Tas man omīte arī šitās bija. Mēs tagad gaidām jaunās karotes no Vejoņā. Svecienī ogres ar citu. Šeit. Kas tu? Zini kā? Tu esi ieraudījis mana jaunās pannas, jā? Redzēt, tā ir... Nu, kurienes tu domā, ka tas ir tādās pannas? Nu, kurienes var būt? Nu, pagaid, zini, kas ir? Nu, kurienes Katas. Katas ir, nāk no Itālijas, Pintīnos katas. Centrāli tīri. Mana centrāli tīri. Dari tā. Nu? Vot, ja būtu centrāli tīri, ja būtu saplis uz diviem. Tā, redz. Itāļu kvalitāte. Redzi, tu zini, kas ir šis te? Tāds interesants. Nu, kas ir? Es negribu mēģināt to pateikt. Pāksts. Kas tas ir? Tas ir vanīļas pāksts. Pakst? Pāksts. Paksts. Pāksts, jā. Ko tu dari ar to paksts? Tas ir to paciņu. Nu, pagaid, redzi, tā ir pusīte. Tātad, lai mēs uztaisītu šito baigi Viņš smaržu kaut kā? Nē. Pusmažu. Vanīļā. Bet zini, kas ir? Es arī pirmo reizi, jo parasti šito man vai nu mamma izdara, vai kāds draugs izdara. Jā. Bet tur viņš ir jāpārviež uz pusītēm tā. Jā? Es nezinu, es varētu. Tur iekšā ir tādi tie graudiņi. Nesatraucies. Viss kārtībā. Taču jūs zināt, mīļie skatītāji, taču zini skatītāji, ka te nav nekādu baigo pavāru šovu, tipaši šodien. Bet ir... Jūs atnācat ar savu sirdi, ar savu dvēseli, ar savu labu garastāvokli. Man ļoti daudz raksta, paldies, jūs mums esat kompānijā, labā kompānijā. Piemēram, man viena tantiņa rakstīja, vakardienā viņa no Gulbenes rakstīja. Un teica, paldies, ka jūs, kopā ar jums mēs izklādējamies un tā. Bet arī uzzinām jaunas receptes. Un tā kā šodien, piemēram, es par to pakstu, neko nezināju. Es nezinu, es to daru pareizi. Es to nezinu pareizi, bet... Tev nevajadzēs citu nāzi, varbūt. Un zin kā, tur viņa būtu tie nāži. Zin kā, ja tagad būtu iespējams telefons zvans tur mammai vai omām, es noteikti piezvanītu un pajautātu, kā... Kas sauc mamma? Sandra. Sandra? Sandriņās kundze, labdien. Jūs redzat, ka dēlam var būt, ja kaut kas nesanāks, jūs varat zvanīt otrā raidījumā laikā un pateikt, dēliņam, vajadzēja darīt tā. Bet tagad jau pavēlu, bet mēs jūs novēlam ļoti jauku raidījumu. Jā. Nekās, bet viss ir forši. Bet ko tu tur dari tad? Pagaid, es domāju, ka šodien mēs esam visā pašā līmeņā, un man tas ļoti patīk. Es iedzeršu kafiju, un es uzreiz... Zini kā... Tu esi bijis kādreiz pavārs kādā pasākumā, vai kaut kādā kafejnīcā, vai kaut kādā restorānā? Es piedalījos, nevis restorānā vai kafejnīcā, piedalījos vienā šovā, kur bija gandrīz ideāls vakariņas. Jā. Un, uzvarēju. Vinēji? Es arī uzvarēju savējās. Dot pieci. Jo var redzēt, ka mēs esam ļoti labi pavārieri, kā mēs uzvarējam. Tu atsamaksāji. Labi, jā. Jā. Tā. Kas tajā katliņā vispār notiek? Jau skatos no augšu un priecājos vispār. Skaties, tātad te ir šis te maskarpones krēms. Tad ir vanīļas pāksts un nedaudz cukurs. Un tagad man to visu vajadzētu žim. Jā, uzburbulēt, jā. Šitos te mēs uzreiz. Uzmanīgi. Ir tas otrs kāds arī? Varbūt jums ir jūsu īpašais tiramisu, jūs izmantojat citos augļus. Ja jums ir, piemēram, es izmantoju melones ļoti bieži. Neprasi man kāpēc, jo tas ir jau diezgan saprotams. Un vai karulle. Tādu mēs viņu šiverējam. Kā pirmā reize pie... Bet viss ir labi, tu neuztrāk. Varbūt... Tu varētu... Es vēl tādu, kamēr viss te notiek, es būtu, jā, tiešām, jums ir varbūt, jūs negaršo gorgonzoli, jūs izmantojat citus sierus, citus Latvijas sierus. Mēs gribam dzirdēt arī jūsu, arī zini citus variantus, kā viņi tā ir. Jā, interesē. Tā masā jābūt tādai diezgan cietai tādai. Ok.
Mēs paspēsim līdz raidījumam. Nē, bišķiņ, nē. Ok. Tātad mēs pielikam mascarpone, cukuru un... Un vanīļas pākstu. Vanīļas pākstu. Es nekād nebiju redzēju. Jūs zinājāt to, varbūt mājās par to vanīļas pākstu? Kā lai tagad saprotu, vai tas ir garšīgi? Tūlīt arī uzzināsi, un tā ir itāļu veidā. Vajag vēl cukuru? Liekam vēl cukuru. Tas ir sāls. Reku te. Šodien darām tā. Es to arī, no savas gaumas arī, jā? Jā. Jā, ļoti vaļa. Ok, dāmu pirkstiņi ir. Ok, tas tev ir savas mīļas receptes. Tu teici par to zirņu... Jā, zirņu biezupa ar bekonu, tā baigi labā. Man ir baigi laba sanāk. Šīs receptes, ko tu šodien taisīsi, tu parasti taisi mājās, vai kā? Nu, īstenībā nē, ir tā, ka man draugi to taisa. Jā. Man ļoti patīk, un es... Vai, zini, kas ir? Nekas. Vai nu viņi višķiņi, zini kā, sakulpa daudz? Nē, nav tā višķiņi. Nē, viss kārtībā. Ir višķiņi. Bet viss ir... Jā. Nu, rekādi. Nē, kā, šitā ir baigi jāuzmanās. Tu vari... Nē, kāpēc skriesim Mums bišķi pa daudz sakumu, lai reklāmas pauze. Nē, būs garšīgi, tieci man. Varbūt cukuru liekam vēl klāt. Nē, metam ārā. Nē, viņš ir tāds... Nedaudz pa daudz sakolies, bet tāpēc jau nav nēdams, vai ne? Nekādas problēmas, jā. Zini, cik, ir galvenais, ka ir ēdams, un vispār mascarpone ir ļoti garšīgs, tā kā vienalga. Tad paņēmam, izspridzinājam damu pirkstiņus sākumā. Jā. Sadrupačkājam tos damus pirkstiņus. Tad sagriezam dzevenes uz 4 daļām. Karlāts viski šito tā. Sakulām. Tāpēc, ka es negribēju, zinu kā. Sakulējam. Sakulām. Ko sakulējam? Ko tu tur sakulē? Bet šodien mēs sakulām, vakardien mēs sakulējam, ne? Nu, mēs pārkulējam, liekas. Bišķiņi pa daudz. Mēs aizkulējam to. Bet pēc principa tur ir kā vajadzēja netik daudz sakult to visu, bet, nu, jā, tur tieši tā ņem, hops, un liec tur tā pa vienu. Es paņēmu mājas. Viss kārtībā, Sandra, ja jums ir... Varbūt brauciet ātri no tās un palīdziet. Es domāju, ka paspēs, vai ne? Jā. Bet tur baigi labi viss ir, man liekas. Nu, galvenais, kā tas viss kopā garšo. Man ir forši. Man garšo tas mascarpone. Tā. Un tad tas, ko mēs tur darām, mēs tagad šito te paņemam, uzliekam tā bišķi tā hops. Jā. Izskatās ļoti labi un ļoti garšīgi. Ko tu uztrauc? Galvenais, ko mana mamma teica vienmēr, mana vecmāmiņa. To, ko tu dari ar prieku un ar smaidu. Ja tu to nemāki, taisīt, tā ir mana glāze, tā ir mana porcija tik mazā. Jā, pagaidi, tur jau vēl būs vienkārši. Jā. Hop. Ok. Jā, tad mēs paņemam zemeni vakal, sagriežam. Mēs taisam tā kā, jā? Jā, kāds, ne, īstenībā, zini, ko mēs varētu šito ten? Vēl jā, piekrītu tev. Taisam viņu tādu. Jā, tad lielāk bišķi. Nu, jā, tādu... Kā tev garšu? Kas nu, kā gribās, kā tiešām kā gribās. Kā jums garšu tie pirkstiņi? Smalki vai tādi cietiņi, tā teikt? Nu, tādi piezdrupīgi. Ļoti labi. Kamēr mēs te ņēmāmies ar pirkstiņiem, mēs pēc kādām sekundēm iesim reklāmas pauze, jo, savoti, laiks te baigi labi iet un baigi jautri. Un, kamēr būs reklāmas pauze, varbūt jūs gribat aiziet ātri uz pie datora un rakstīt Facebookā kaut kādus ieteikumus. Mēs esam šeit padomus. Vienmēr labi padomi ir vienmēr laipni sagaidīti un laipni lūgti. Tiekamies pēc kādas pauzītes atpakaļ te. Labs dienas, labiem draugiem. Šodien sanāk tādu eksperimento. Tā teikt, būs ļoti garšīgi. Čau! Čau! Čau, čau! Pavārs šovs ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Čau!
Tie, kas ieslēdzas tagad televizors un domā, varbūt man ir netīrs ekrāns, jo viss ir pilns ar baltiem pleķiem. Nē, tā ir vienkārši mūsu virtuvē šodien, jo mēs tā cīnāmies ar tiem, kā viņi sauc griezošies. Zim. Un vienkārši nedaudz tas maskarpone aizriedoja vis kaut kur, bet tas ir ļoti labi priekšādējis ar citu. Šodien mēs kopā ar mani ir Kašer. Buongiorno, Kašer. Buongiorno. Good. Very nice. Zīben aļuļu. Un mēs šodien taisam. Kašer atnāca ar savām receptēm. Un mēs mēģinām tā, instēnot viņas, ja? Bet es gribu taisīt, zini, cik smuki. Paskaties, o? Jā. Tiramisu. Tiramisu, kas vispār ir itāļu ēdiens. Kašer domāja, kāpēc ir tikai itāļu ēdiens, vai ne? Tu man zvani vakatienam. Es saku, Roberta, nē, tas nav. Es tev parādīšu, ka nav itāļu ēdiens tikai. Un šodien tikko svaigas zemenes. Kur zemes? Zemenes. Kur zeme, kur? Ok. Un atnāca pie manis studijā, kopā ar tevi. Arī tu svaigs ļoti alsiem, starp citu arī tu, kur zemnieks. Tad fruktis, jā? Ok. Gatavs. Jā, un mūsu... Vai, kur lai liek? Jā. Nu jā, un tur principā ir tiramisu, bet ar latviešu zemenēm nekā tas ir ierasti, tāds mākslinieckais šedērs, nu tā. Tūlīt, man tante Giovanna no balkona, viņa grib skatīties, kā izskatās tiramisu, jo viņa tante Giovanna netic, ka varētu būt latviešu tiramisu. Aha, labi, jā. Es iešu. Un attimo. Jā. Te vēl te dekoriņš jāuzliek. Nu cerams, ka garšos. No, liec mierā, tante Giovanna, tagad nav laika. Kas? Jā, Kašer. Kādreiz, jā, parādīšu nedaudz tante Giovanna, jo viņa palika ar vien populārāka mana tante Giovanna, mana kaimiņiene. Tad, te jau notiek ar tiramisu. Mēs ieslēdzam uz 200 grādi krāsni, un visi domās, kāpēc mēs liksim tiramisu tur cept? Nē, mums ir otrā recepte un otrā recepte. Number two. Tas, ko mēs darām, mēs paņemam pārgriežam šitā ten persiks. Mēs taisīsim persikus ar gorgonzolas. Jā. 2 persiks paņem. Labi. Tu teici šodien tādu erotisku gaisotu mums. Ko mēs darām šitiem... Mēs viņus noliekam uz dēlīša šitā hops un tā pārgriežam 2 daļiņās. Jā, ok. Un tad izņemam ārā to kauliņu, kas tur iekšā ir. Un ko ar to kauliņu darīsim? To kauliņu metam ārā. Ok, piedot. Es domāju, ka cepsim arī viņu. Ok. Tā. Nu, sanāks. Viņa diezgan stingras, šitas persiki ir stingri. Tūlīt dabūšu ārā to kauliņu. Jā, ok. Nu, šitas, kā es teicu, sāku, šitas ēdiens ir tāds, tāds sievišķīgs un tāds cacīgais, tāds ritīgi traknais, tāds, kad gribās kaut ko piņas muskost un nāks piņas draugi, tad šitā baigā ātrā recepta, ko var pagatavot. Atkarībā no draugiem, tad tu nāk smukas meitenes, tādas foršas čiksas mājās, tad tu arī cēli, nu? Tu taisīsi šito tiramisu. Ja tev nāk kāda tāda, citā publika, ja tāda, jā, tā tu taisi. Kad nāk Kristīna Lindenblat pie manīm, tad es viņai pasniedzu šādu. Kristīnīte laba. Sveicieni Kristīnīte. Viņu redzēju vakardienu pie brīviem muzikantiem. Tad. Tante Giovanna, tu nedrīkst jāpēst, tu turpiniet cīnīt. Es cīnu. Man te kaut kā baigi. Atdot to tiramisu. Uzreiz visu lauku, visu laukums uzreiz atnāca skatīties. Tad. Zin kā, te tam smukāk ir jābūt nekā... Jā, šādi. Jā, tur ir kā... Nē, zini, kas jādara? Tev jākoncentrējas. Tā... Jā, kad tu atver to persiku, jābūt, aizverā kamīze. Kur es dabūju šī recepte? Klausies, kas tev deva šo to? Reku apsies baigs skaisti. Bergmanis tev deva šo recepti. Aizsardzības ministrs musējies. Kas te? Tāpēc teicu, šitā ir tāda džekiem, man liekas, ir jācienā. Nu, vot, redz kā, tad sanāk. Īstenībā lielākais darbs, kas te ir, tas sanāk ar noņemties ar tiem kauliņiem. Jā. Viņus pusē. Es nevaru viņu dabūt ārā. Viņš ir iesprūdis tiešām iekšā, nevar nakt ārā. Tu negribi paurķēt ar kaut ko tur?
Pamēģināsim. Tur būs operācija, persika operācija. Piemēram, kā jūs dabūjat ārā tos kauliņus no persikiem? Varbūt kādam ir kāds padoms, vai ne? Lūdzu, to gan es gribētu dzirdēt. Nesakiet, Roberto, tu nepareizi dari. Tas vispār tā, varat arī neteikt. Pasakiet, kā jūs darat to? Palīdziet, jo ar tiem kauliņiem tur ir tā... Es pie zobārsta jūtos, nevis te kaut kādā virtuvē. Johaidī, kas tas ir pa kauliņu? Nu, paga, nu. Tūlīt dabūšu ārā viņu. Uzmanīgi tiem pirkstiem. Nekāda problēma. Nu, redz, kā ir ļoti skaļi. Varbūt tas tagad neizskatās skaļi. Labi, lai tā arī būtu. Tas, ko mēs ar viņiem darām, mums viņus vajadzētu ir tā paplāt, nevis paplāt vārtakušies te. Bet pirms tam mums vajadzētu ielikt iekšā tajos caurumiņos šito Ko vajag likt iekšā, suri? Caurumiņā sviestiņu. Jā, okei. Tā. Tas ir caurumus vajag, jā? Nē, nu caurums ne, it kā. Ja tur baigi maziņai, varbūt var uztaisīt nedaudz. Šito vairs nevajag, mēs varam mēst, jā? Nē, mēs noliksim maliņā. Redz kā, bet vai? Tad tas, ko mēs darām, tajos caurumos ieliekam iekšā nedaudz sviestu. Šitā te. Panna mums vajadzēs šodien? Nē. Viņam varēja Nevajadzēs panna. atpūsties var mūsu panna šodien. Jā. Man ir ideja, es lieku ar leduskāpi šos vai atstāju Nu ārā? jā, būtu labāk, ja likt leduskapī. Liekam leduskāpi, jo te jau sanāk sardīņas siltumus uzīt. Un mums būs deserti gatavi. Jep. Tad laiks skrien, mīļais draugs. Līdz ar to, ko tu dari? Tu vienkārši iebāzi to, ieliki to sviestu caurumā, jā? Jā, sviestu liekam caurumiņos. Tikai sviestu var izmantot vai... Ko tad? Nē, piemēram, margarīns var arī lietot, es nezinu. Nē, sviestu, tas būs labāk. Es pirmoreiz redzu sviestu ar kopā ar augļiem. Nu pagāja, tas tagad, ka tā izšķiet. Labi, jā. Uzbruka kādu lauvu, kādu meža cūku viņam uzbruka. Ok, bet tas ir ko. Tad, tu parasti taisi mājās šo recepti, vai tur ir? Bet tas, ko mēs darām, mēs šitos te saliekam iekšā uz 200 grādiem. Jā, cik ilgi jābūt iekšā? Nu, apmēram 15 minūtes, bet jāskatās pēc situācijas. Man liekas, mazāk tie 100 grādi klausies davā, jo tiešām te viss cepas, ka nepajūt. Nē, 200 ir labi. Tiešām? Jā. 80 pa maz? Tu jau tur 200. 180. Nu labi, 180. Liekam arī pēdējo maziņu. Jā. Pa to laiku, kamēr tas viss cepās, tad tas būs izcepies beigās. Būs ļoti... Izcepies, jā? Nu, nē. Jā, tā kā izcepies, tad mēs viņus ņemam ārā, un tas, ko mēs liksim iekšā, šito foršo sieru, gorgonzolas sieru. Jā. Tad... Dorblē tipa, jā? Jā. Tad mēs to uzliekam pa virsu tai vietai, tur, kur tas sviestiņš ir tikai izkusis. Jā. Nu, un tad uzskaistam virsū pistācijas un medu uzlējām beigās virsū bišķiņu. Itālijā mums ir ļoti slavens bumbieri ar sieriem, ar gorgonzolu un tā tālāk. Persiki es nesmu nekad mēģinājis. Varbūt mājās jūs mēģinājāt sierus sakombinēt ar augļiem. Gribam dzirdēt, kādus augļus sanāca. Tā kā jūs varat zvanīt tagad. Turīt ir numurs ekrānam, tā kā varat zvanīt. Tad, Giovanna, tu nevari zvanīt. Tu jau esi visu laiku raidījumā. Man te viss tas. Tu esi bijis tāda pavārs savā mājā, jā? Es tagad tā kā Inā Poiša saku saigat. Jā, vai ne? Jā. Nē, man sanāk Kā tu jūties toreiz, kad tu biji pavārs? Kā, man patīk. Arī parunāsim par to, jā, Kašer. Jo tiešām šodien tu būsi arī pavārs, galvenais pavārs mūsu On Air kafejnīca. Tieši te blakus, Blaubaņa iela 32, cilvēki var atnākt un pasūtīt tavas receptes, tavas ēdienus, iegādāties. Šodien, kas sauc ti persiki ar sviestā no caurumu? Kādu to? Nu, persika var ar gorgonzola un tiramisu ar latviešu zemenēm. Jā, viņi var atnākt tieši On Air kafejnīca Blaubaņa iela 32. Starp citu, jau cilvēki nāk, jūs varat vispār pat atnākt, pasūtīt ēdienus un pasēdēt kopā ar mums, izbaudīt šo laukumu, parunāties ar tante Giovanna, starp citu, paprasīt, kā iet. Mēs jūs gaidām. 12. mēs esam tiešā ēterā katru dienu, tā kā nāciet ciemos, jo jau cilvēki nāk ciemos. Mums ir zvans studijā, varbūt Sandra zvana. Halo, labdien! Sveiki, Roberto! Sveiki, kā iet?
Ļoti labi, kā jums iet? Ideāli! Cīnāmies ar persikiem! Es tikai gribēju pateikt par tiem persikiem. Jums taču viņi ir zaļi. Zaļi, vienkārši zaļi. Ja būtu gatavi mīksti tikko no lauka viņi ir stingri bija. Vajadzēja vēl gatavi, jā, tie miksā. Jā, ja būtu gatavi, nākt ideāli tas kauliņš ārā. Nu lekā. Nu vēl tā sezona. Nu jā, tikai tā problēma. Pārējais vairs nav problēma. Tu mājās taisīji kaut ko tādu, tā kā, piemēram, persikā? Es esmu pavārs 5 gadus jau. Profesionāli. Jā, bet tas ir forši. Man patīk, kā jūs tur ņematies. Paldies. Jauns idejas, pat smeļos no jums. Tā kā veiksmi. Es tev nepaprasīšu, vai mēs darām pareizi vai nepareizi, bet paldies. Nē, jūs darat pareizi. Kā jau tu, Roberto, teici, visu jau dari pareizi, bet vienkārši persiki bija zaļi. Paldies, jā. Kā tevi sauc? Jā, katram ir savs tieši tā, tāpēc arī ir tik daudz garšu pasaulē. Kā tevi sauc? Vārds, uzvārds. Mani sauc Edgars. Edgardo, paldies tev, Edgars. Jauku tev dienu. Ok, baigi foršais raidījums. Baigi prieks skatīties. Čau, ideāli. Jā, jūs uzlabojāt manu dienu. Es man liekas, ka šovakar taisīšu to tiramisu. No kurienes tu esi, Edgars? Es esmu no Jēkabpils un Rīgas. Jēkabpili, super Jēkabpili. Sveci Jēkabpili. Tiekamies augustā. Es būšu starp citu ar Raina Pošu tieši Jēkabpili. Čau, čau. Cik forši cilvēki. Jā. Pagai, redz, kā viss ir kārtībā. Ko pareizi, cik viņi ir stingri. Tas viss nakti gulēja, murgoja pa šito, ka man šis būs jādara. Tiešām tur? Nē. Bet tu taču redzi, saprot. Man, piemēram, paskaties, man pat uzdāvinājās arī karota ar itāļu karogu. Paldies jums, droši vien jūs skatāties šodien vispār ideāli. Ko es tev gribēju pateikt? Es kaut ko tulīt izdomāšu, neatceros. Tāda, ko tu tur dari? Šito mēs pēc tam kaisīsim virsū. Tas ir pistācijas, jā. Lai tur tāda interesantā garša. Kur tu? Pa virsū uz gorgonzola? Jā, uz persakiņu. Tur kaut kas notiek. Redzi, tas sviestiņš, kas tur tā kā iztek, pēc tam mēs to sviestiņu, kas iztek uz pāns, mēs liesim atkal pa virsu. Jā. Tur tā kā tā auglīša sula iznāk ārā, plus vēl tas sviestiņš, un tas veido tādu baigi foršo tādu garšu. Ļoti interesanti. Jā, interesanti. Tas ir studijā. Halo, labdien! Halo! Labdien, kā jūs sauc? Mani sauc Ināra. Ināra, buongiorno, kā iet Ināra? Man iet ļoti labi. Man es gribu pateikt, ka... Jā. Man ļoti patīk Kasers. Viņš ir ļoti simpātisks cilvēks. No kurienes jūs zvanāt, Ināra? No kurienes jūs zvanāt, Ināra? Bet es saku ne tikai, to saka arī mana meita, Diana. No kurienes jūs esat? No kurienes? Kasers Dianu zina, tāpēc, ka Diana strādā pie jogitas. Diāni! Sveicieni! Bučas Diānai! Cik forši! Ārprāt! No kurienes viņas ir? No Ogres, es zinu. Mēs ar Diānu kopā pasākumos esam ļoti daudzos. Čau, Ināra! Paldies! Sveicieni Diānai! Sveicieni Ogres! Mēs tieši jau par Ogri runājam šodien, redzi kā. Uzreiz no Ogres. Vai ne? Cik forši! Tāda, es arī palīdzēšu tev, jā? Jā, tā kā droši tā. Bet, zin kā, es to pateikšu, pats galvenais, man liekas, ir... Jo, zin kā, bieži vien ir tas, kas manējais plus virtuvē ir varbūt ne tik daudz tas, kā tur taisīt un tās mērvienības un tā. Man ļoti patīk dekorēt, un tad dažreiz var visu kaut ko pat... Tu esi tas, makslinieks. Halo, labdien! Mums ir zvans. Čau, Roberto! Čau, labi, kā iet? Labi. Kā tevi sauc? Kristas. Kristas? No kurienes tu esi, Kris? No Rīgas. No Rīgas. Es vēl gribēju pajautāt, kāda ir tā mīļākā recepte? Mana mīļākā recepte? Es tulīt... Tu ir itāļu sākanes, Kristas? Nē. Vai itāļu zāļu? Labi. Tāda, mana mīļākā recepte droši vien ir saldais. Deserts. Man šodien vispār tiramisu ir viena no manām mīļākām receptēm. Un man ļoti garšoja, viss kaut ko man garšoja. Tagad grūti no jāņu siera līdz burgeriem, līdz mafina ar cēriņiem. Viss. Tu esi vēl tur, Kris? Paldies tev, jauku dienu. Man patika, ka viņš tā.
Var jūs, ka es esmu ārzemnieks, kad es runāju latviski? Pišķiņ, jā. Jā, man bija Akcentu. Man ir itāļu akcents. Nu tāds foršais. Es, piemēram, kad es runāju ar cilvēkiem, kuri man vispār nepazīst, ja? Viņi saka, ka es vai man prasa, vai, kurš tu no Varakļāņiem? Tāpēc, ka esot ļoti līdzīgs man akcents. Sveicieni Varak... Ai, Latgale, bum, bum, bum. Okei. Kas tur nu? Mums ir zvans studijā, šodien tev visi zvan. Halo, labdien! Labdien! Oi, kā iet? Sveiciens Kašeram. Sveiki, čau! Kā tevi sauc? Kaspars. Arī Kaspars. No Kasparu uz Kasparu. No kurienes Kasparim? No Rīgas. Nu, visi ir līdzinieki šodien gandrīz. Jā, Kaspar, tev ir kaut ko gribi pateikt? Kaut ko labo, protams, paldies. Nav. Nav ko teikt. Tev visi apmierina, jā? Tu esi priecīgs, apmierināts. Jā. Man ar to, un droši vien tev ir liels prieks. Ļoti prieks. Tu mājās taisies? Jā. Nu, tāds, nedroši, jā, bet runā. Kas tev mīļākais ēdiens, ko tu prot uztaisīt? Mīļākais ēdiens? Jā. Kartupeļu cepti ar krējumu. Kartupeļu cepti ar krējumu. Tas ir grūti īstenībā. Tas ir ļoti tā grūti. Kāpēc grūti? Vienkārši, bet kartupeļu. Paldies tev, Kaspars, jauku dienu. Cep kartupeļus, čau. Kāpēc grūti? Tas nav tur jau baigi grūti. Kas notika ar persikiem, starp citu? Es jūtu tas karstums, viss kārtībā, vai ne? Tā. Es nevaru saprast. Cik tur vēl, tur viss notiek. Cik mums ir, Tante Žovena, cik mums ir līdz 8 minūtes? Varbūt ņemam ārā kaut kā. Viņi būs tādi. Ņemam ārā. 8 minūtes. Tu domā, ka viņi ir gatavi, persikiņi? Nē, bišķiņ, davai 2 minūtes. Davai 2 minūtes, tad pēc tam ņemam ārā. Ņemam ārā. Un tu pagaršošu tiramisu, to pagaršosi varbūt tu. Bet būs garšīgi. Būs garšīgi, jā. Tad pistāk ir šeit, gorgonzola ir šeit. Jā. Mēs liksim visu pa virsu, droši vien. Jā, mēs paņemam to, hops, tas virsū, tas, un... Šis tev nevispār nav. Pagā. Mālācis. Tur bija viss, pagā varbūt kaut ko piemirst. Man liekas, ka nē. Nē, viss kārtībā. Nu jā. Kas tas ir, medus? Jā, tas ir medus. Mums ir zvans stūri. Halo, labdien! Halo! Pronto, halo! 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 Čau! Es gribētu jums novēlēt, lai jums vienmēr viss sanāk. Paldies tev! Šodien vajag! Paldies! Kā tevi sauc? Mani sauc Lauma. No kurienes tu esi, Laumiņa? No kurienes? No Iecavas. Cik forši! Sveicieni Iecavai, tu esi superīgi! Paldies tev! Gaidām tevi pagaršu kašer tiramisu, jā, kad tev ir laiks. Čau, Laumiņa! Paldies! Labi, jā. Čau! Vai tik forši! Jā, zvana novēla. Viss Latvijas ir kā zvan un skatās. Man liekas, kad vajadzētu... Ņemam ārā, lūdzu, jā, lai mums veicas. Kā tu šitā te kā? Kā Benītas kundze man pateica to darīt. Tad ņemam ārā. Es domāju, kā mēs te tagad... Tu līdz izdarīsim? Zini, kā, tu esi 25. tagad esi virtuves tā kā savas mājas. Es liek virsū? Bet tur bija kaut kāda persiku apakšu, bet tu labi, smaržos labāk. Tā, to ciet? Jā. Tā, tas, ko mēs tagad dari, baigi ātri. Izskatās interesanti. Jā, bet ir forši. Nē, neuzman. Mums ir zvans studijā. Halo, labdien! Labdien! Čau! Labdien! Tik priecīgi cilvēki. Kā jūs sauc? Atnāc un Jolante. Ko jūs tur darāt? Ko jūs tur darāt? Ar pirkstiņiem jūs arī? Es aizgāju. Dāmu pirkstiņi arī droši vien viņi cepa. Tad es šito lieku atpakaļ, vai ne? Nē, zin kā, tur vajadzēs... To sulu. Kā to suliņu var tā apliet apkārt, bet tas būs baigi interesanti. Bet šeit ir kaut kā varbūt vajadzētu citu apakšu likt, vai ne? Jā, atcerieties vienkārši mājās, jūs tā kā izmazgājat pirms tam, vai ne? Jā, un nedari tā, kā mēs. Jā, un tad to suliņu var tā bišķi aplaistīt un tā. Bet tas, ko mēs tagad darām, ir... Šito ņemā tur, jā? Jā, mēs šoreiz bišķiņ savā...
tad mēs ņemam to gorgonzolas sieru. Tad. Kur, zin kā, es tev došu šito. Visas 4 liekam tā pēc karta, jā? Ok. Tur ir. Jo man ir pils ar pannām, pils ar šķīviem, kā tu gribi, jā? Nu jā, katram it kā domāts 2 tās. Tad, ok, es arī gribu pie... Ko tu liec iekšā? Liekam pa viducī šito sieru. Jā. Un... Gorgonzola siers. Gorgonzola... Che bella cosa, na giornale su... Un spiežu iekšā, jā, tā. Nu tā, jā, bišķi tā kā. Bet tā, ar varu, nē. Nu, ar varu, nē. Ar mīlestību. Viss ir jādara dzīvē ar mīlestību. Īpaši šitas lietas, vai ne? Kad ir tie mazas vietiņas, zin kā. Vai tā sikumaini, zin kā tā. Lai es... Nu var tādu kaudzīt bišķiņu pa virsu. Jā. Ja jums garšo ļoti gorgonzola, ja gribat lielāko portu, tad lieciet, cik gribat, jā, vai ne? Madonna, tu esi malacis īstenībā, ļoti garšīgs. Tu jau nes pagaršoji. Nē, nu izskatās garšīgi. Izskatās garšoji. Zini kā, un tad it kā vajadzētu medu, bet tas medus mums ir tāds baigi cietais, varbūt viņu ir kaut kā uzsildīt. Viņš tā tur bišķiņi ar medu. Bet tagad, kā silts cepiņus uzgužās. Šito es tā iekšā ieliek, tad tā? Jā. Nav sprāts. Es paskatīšos, jā? Nu, redz, kā, oi. Tev patīk? Baigi labi izskatās. Nu, vot, un tad mēs... Pistāķi? Nē. Jā, pistācijas var tā apbērt apkārt. Kurš kā tā? Ai. Tev ir arī tāda itāļu gaume, gorgonzola, pistāķio. Kā tu viņu taisi mājas, jā? Jā. Tev, draugi patīk. Draugi ieteica varbūt tev, taisi to, tāpēc, ka tev labi sanāk. Nu, nē, es vienkārši, man patīk, tad, kad atnāk pie maniem ciemos, man patīk kaut ko vienmēr, kaut ko bišķi savādāk. Bet tas notiek ļoti reti, jo es parasti eju pie visiem ciemos un ēdu. Mācis, straļnieki to dara, man liekas, parasti. Jā, jo man pēc tam, zini, kas man nepatīk, tie netīrie trauku kaudzes, man viss vienmēr ir nošlakstīts, eļas, viss ir melna mute un... Tu zini, kā šodien tev, pēc raidījumā, nav tikai visi glamour. Jā, pēc tam būs jāmazgā, bet ātri mazgās, un te nav tik daudz. Paskat, tur pilnā. Jā, tad lieciet pistāčus pa virsu. Vēl bišķiņi. Jā. Nu jā, vienīgais jautājums par to, vai tas pats persiks ir iztapies. Mēdus! Oi. Malā! Nu, it kā, zini, kas ir te prasītos, zini, kāds tas medus kaut kā tīri? Prasītos, ka mēs sāksim mest, viņš tā paņem un tā... minūtes ir līdz beigām. Ko tu domā? Ko tu gribēji teikt, piedot ar medus? Nu, zini kā, ka tu tā vari uzliet tā bišķiņu virsū, bet minimāli, ja pa daudz, tad bišķiņu pa daudz ir. Jā. Vajag tā drusciņu hop. Tad. Bet mēs varam, zin kā, kaut kā bišķiņu iesmērēt tur tā. Tāpēc tu apakšu smērēji, lai viņš... Ar šito varam paskaties. Jā. Ok. Nu, tā, viņš tur te var... Nu, lai tā mazliet tā garšiņa ir, jā? Tad. Jā. Tūlīt. Viss. Jā. Ķeram pie labākā lieta. Jāgaršo. Ej, man ar savu mēdu, pagaidi. Redz kā, un vajag, man liekas... Darām tā šitas mēs pēc tam, jā? Mēs varam sadalīt tā pagaršot, jā? Lai ir. Kur man ir tāds? Nu, ko mēs tagad darīsim? Nu, es tev parādīšu, ko man viena skatītāja uzdevina, ja lai engelīši būs vienmēr mūs klāt un blākus. Vai? Tā, nu, tev būs. Mums ir 1 minūte. Tiekam gala. Tev. Sāc lietu, lūdzu, likt tur. Taču neaizmirsu par tiramisu. Un šo te? Signori, buon appetito! Bet vispār ļoti interesanta recepte. Paldies tev, tūlīt arī pagaršosim. Nekāda gorgonzola ar persikiem, nekad mūžā nebūtu domājis.
interesanti garšā, ne? Nē, tad gorgonzola, es vienmēr ar kaut ko saldu ar persikiem. Ir tam, un tas pistāķi pa virsu baigi forši kraušķīgi. Šī jāmēģina mājās taisīt. Bet varbūt vajadzētu tiešām gatavi tie persiki. Jā, vidiņš ir zaļš, bet... Saprāti, 10 sekundes. Un aiziet. Čau, paldies! Mēs pie deserta, lai mums saldāt dzīve. Tiekamies rītdienā. Šis garšīgs. Šis baigā.